Es redzēju Hanumana Dharmas lēmumu, kad viņš sastapās ar dēmoni Simību. Šani periodā grūtības un šķēršļi mums kļūst par neizbēgamiem pārbaudījumiem. Šī epizode māca baktām gudrību, drosmi un stingru apņemšanos. Zīziesmas vārdi. Simhika, kas tvēja ēnu, atnesa viltību saka, kad briesmas atpazītas, cīņa kļūst par darbu saka. Kalpotājam gan gudrība, gan spēks stāv līdzās. Šajā sundara kandas epizode patiesībā uzvarēja saka. Simhita, kas tvēra ēnu, atnesa viltību saka, kad briesmas atpazītas, cīņa kļūst par darbu saka. Kalpotājam gan gudrība, gan spēks stāv līdzās. Šajā sundara kandas epizode patiesībā uzvarēja saka. Kad viņš strauji lidoja debesu plašumos, viņš pamanīja, ka viņa ēna pēkšņi apstājās, radās aizdomas. Tie, kas trauzēja kalpošanas ceļu, to nedrīkst paciest, saka. Hanumans pieņēma stingru lēmumu, saka. Simhika, kas tvēra ēnu, atnesa viltību saka, kad briesmas atpazītas, cīņa kļūst par darbu saka. Kalpotājam gan gudrība, gan spēks stāv līdzās. Šajā sundara kandas epizode patiesībā uzvarēja saka. Miltīgam spēkam, kam nav vietas pazemībai, saka. Par vienu triecienu lepnums sabruka un nāca izpratne. Nojamot ēnu ilūziju, viņš attīrīja ceļu, saka. Šī epizode rāda, kā šani periodā pieņemt dharmas lēmumu, saka. Simhika, kas tvēra ēnu, atnesa viltību saka, kad briesmas atpazītas, cīņa kļūst par darbu saka. Kalpotājam gan gudrība, gan spēks stāv līdzās. Šajā sundara kandas epizode patiesībā uzvarēja saka. Tur, kur briesmas ir zināmas, karmas lēmums ir obligāts. Šani periodā stāties pretī